Dzīve padomju Latvijā vismaz ārēji varētu likties idilliska. Padomju Savienība sevi pasniedz kā valsti, kas iestājas par mieru pasaulē, demokrātiju un vienlīdzību, taču realitāte bieži atšķīrās no skaistajiem saukļiem. Miera vietā Padomju Savienības iedzīvotāji piedzīvoja plašas represijas un teroru, it sevišķi laikā, kad pie varas atradās Josifs Staļins. Tieši Staļina varas gados Latvijā notika divas skaitliski lielākās iedzīvotāju deportācijas. 1941. gada 14. jūnijā deportācijā no Latvijas izsūtīja vairāk nekā 15,000 cilvēku. Šos cilvēkus apcietināja un necilvēcīgos apstākļos deportēja vilcienu vagonos, ar kuriem parasti pārvadāja lopus. Izsūtīto vidū bija politiskā un ekonomiskā elite, intelektuāli spēcīga Latvijas sabiedrības daļa, latvieši, krievi, ebreji un citu tautību pārstāvi. Cilvēkus apcietināja nakts vidū, un stundas, nereti pat īsākā laikā, nācās savākt mantas, lai dotos sev nezināmā virzienā. Izsūtīto ceļš veda tālu no Latvijas, lielākoties uz mazapdzīvotiem Padomju Savienības reģioniem ar skarbiem klimatiskajiem un sadzīves apstākļiem. Skaitliski lielākā deportācija notika 1949. gada 25. martā, kad no Latvijas izsūtīja vairāk nekā 42,000 cilvēku. Galvenokārt zemniekus, jo pēc Otrā pasaules kara laucinieki plaši atbalstīja partizānus, kas bruņoti cīnījās pret padomju varu. Turklāt zemnieki pretojās centieniem Latvijas laukos ieviest kolektīvu saimniekošanas modeli, jo bija pieraduši strādāt katrs savā privātā, nevis kolektīvā saimniecībā jeb kolhozā. Deportāciju atstātās sekas bija ilgstošas. Tās sagrauja tradicionālās lauku kopienas struktūru un mainīja iedzīvotāju mentalitāti un dzīvesveidu. Viens no padomju varas balstiem bija represīva struktūra, ko tautā sauca par čeku. Ēka Brīvības un Staba ielas stūrī Rīgā saukt arī par Stūra māju, iedzīvotājiem saistījās ar čekas pastrādātajām necilvēcībām. Tur ieslodzīja un pratināja cilvēkus, kurus padomju režīms uzskatīja par saviem pretiniekiem. Lai gan vēlākajos gados fiziskās represijas notika retāk, čeka joprojām kontrolēja sabiedrību, un cilvēki baidījās, ka savu uzskatu vai rīcības dēļ varētu tikt sodīti. Cilvēks varēja publiski kaunināt un izstumt no sabiedrības, tie varēja pazaudēt darbu vai iespēju mācīties augstskolā. Atšķirīgu uzskatu dēļ ikvienu varēja apcietināt un tiesāt. Represijām tika pakļauti cilvēki viņu ticības un reliģiskās piederības dēļ, vai tādēļ, ka tie ticēja, ka Latvija kādreiz atkal varētu būt brīva. Viens no redzamākajiem pretestības kustības dalībniekiem, Gunārs Astra, tiesas sēdē raksturojot padomju laikus, teica: "Es ticu, ka šis laiks izgaisīs kā ļauns murgs. Tas dod man spēku šeit stāvēt un elpot."